meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 1. nedēļas lasījums. Lasām Bībeles stāstu ceturtdienai. Gaisma debesīs. Grāmatas 10. lapas pusē es redzu attēlotu daļu no skaistā brīnumainā kosmosa. Uzzināsim, par ko ir šodienas stāsts. Sākoties 4. dienai, zeme bija krāsaina un pilna ar dažādiem augiem. Ko Dievs radīja 4. dienā? Par to lasīsim 1. Mūzes grāmatā 1. nodaļas 14. pantā. Tad Dievs sacīja, lai top spīdekļi debesu velvē, lai šķirtu dienu no nakts, un tie, lai ir par zīmēm un laikiem, un dienām un gadiem. Jā, atkal ierunājās Dieva varenā balss, liekot saulei, mēnesim un zvaigznēm apgaismot zemi. Saulei jāapgaismo mūsdienā, bet zvaigznēm un mēnesim naktī. Naksnīgajās debesīs parādījās sudrabainais mēnesis, un kā sīkas līganas gaismiņas iemirdzējās miljoniem zvaigžņu. Tad, kad tumsa lēnām atkāpās un sākās rīts, ugunīga zelta bumba pacēlās augšup, lai pirmo reizi sasildītu un apgaismotu zemi. Mirdzošajā siltumā pirmo reizi pret sauli pagriezās ziedi, kad tās stāri spraucās caur kokiem un vizuļoja uz ūdens virsmas. Bībelē 1. Mūzes 1. nodaļas 14. un 15. pantā ir teikts, ka šīm gaismām ir 4 svarīgi uzdevumi. 1. Diena un nakts. Zeme apgriežas ap savu asi reizi 24 stundās. Tajā zemes daļā, kuru apspīd saule, ir diena, bet otrā pusē ir nakts. 2. Laiks. Dienas, mēneši un gadi. Saule un mēnesis ir kā lieliski un īpaši pulksteņi, un saule iezīmē dienas un gadus, bet mēnesis mēnešus. 3. Zīmes. Dažreiz Dievs izmanto sauli, mēnesi vai zvaigznes, lai sniegtu cilvēkiem ļoti svarīgas vēstis. Par to lasīsim Mateja 24. nodaļas 29. pantu. Bet tūdaļ pēc šā laika bēdām saule aptumšosies, mēnesis nedos sava spīduma, zvaigznes kritīs no debesīm un debesu stiprumi kustēsies. 4. Gada laiki. Zemes riņķojums ap sauli rada gada laiku maiņu. Kad Dievs 4. dienā pabeidza radīšanu, zeme kļuva siltāka un gaišāka. Dievam ļoti patika viņa īpašās gaismas. Bībelē lasām, un Dievs redzēja to labu esam. Padomā un pastāsti. Kāda varētu būt dzīve uz zemes, ja saule un mēnesis neveiktu savu uzdevumu? Izlasīsim 1. korintiešiem 14.33. panta 1. daļu
un pēc tam pārunā, ko tas stāsta par Dieva īpašībām. Jo Dievs nav nekārtības Dievs. Mēs redzam, ka Dievs parūpējās par to, lai ik viena viņa radības daļa darbotos kārtīgi un labi. Vai zināji, ka Dievs, kurš ir devis cilvēkiem likumus, pēc kuriem dzīvot, ir devis likumus arī dabai? Atkārto pie sevis atmiņas pantu un pārdomā Dieva gudrību un radošo spēku, kas redzams visapkārt dabā. Tā kā esi dzirdējis visu šodienas lasījumu, vari atzīmēt to kvadrātiņā blakus vārdam ceturtdiena. Bet tagad dziedāsim kopā atmiņas panta dziesmu. Kopš pasaules radīšanās, viņa neredzamās īpašības saredzamās. Kopš pasaules radīšanās, viņa neredzamās īpašības saredzamās. Gan viņa spēks, gan dievišķība ir skaidri darbos saredzamās. Tā romiešiem 1:20 mācā mūs. Kopš pasaules radīšanās, viņa neredzamās īpašības saredzamās. Kopš pasaules radīšanās, viņa neredzamās īpašības saredzamās. Gan viņa spēks, gan dievišķība ir skaidri darbos saredzamās. Tā romiešiem 1:20 mācā mūs. Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam, ka Viņš visu radīja tik pārdomāti. Lūdz, lai Viņš palīdz tev uzzināt daudz ko jaunu par viņu, kad pētī dabu.